Es gribu uzsvērt to īpaši, ka tās sliktās dienas, visādi alkoholismi, atkarības, narkotikas, netiklība, strīdi, nāves, slepkavības, to visu atnes vēlns cilvēka liktenī. To nav Dievs plānojis nevienu mirkli. Lai tev būtu grūti un slikti, viņš nav plānojis nevienu mirkli. Viņš nav plānojis tavu nāvu pāragru, viņš nav plānojis tavu bērnu nāvu, viņš nav plānojis nabadzību, nav plānojis slimības. Tas vienkārši nav viņā. Viņa mūžīgais plāns ir bijis labs plāns. Tas ir jāsaprot, jo Dievs ir labs. Viņš nevar izplānot ļaunu plānu, jo viņš ir labs Dievs. Tas, kas ir ienācis un izārdījis cilvēka dzīvi, tas ir velns. Tas ir velns, kas ienācis un pamudinājis cilvēku grēkot, un tā cilvēki salauž savas dzīves. Un tad viņi nevar vairs teikt, ka es dzīvoju tās dienas, kas jau tavā grāmatā bija ierakstītas. Viņi dzīvo kādu citu scenāriju, kādu citu dzīvi. Un tāpēc notiek šīs katastrofas. Tāpēc notiek šīs nepareizās lietas.